Kad tu stīkli nospiež, tad, protams, ka bicīts nav jau liels, bet jānobučā. Jau bies viņam smilts met virsū. Jā, tu aizsaki, spēlē, ne? Tas jau nav vairāk volejbols, tas handbols, ka mēs ķeram bumbai. Rezultāts nav galvenais. Galvenais piedalīties. Man Mišam svarzāls abonements jāuzdāvina, tad mēs būsim plus-mīnus vienā līmenī. Jo. Nu ko, esiet sveicināti atpakaļ podkāstā Met augšā. Ar jums kopā Kristofers un no manis pakarējis Toms. Tom, kā iet? Čau visiem, nu ļoti labi. Kopš pēdējais epizodes esam diezgan labu darbiņu padarījuši. Esam tikuši pie logo, kā arī esam vienojušies par nosaukumu Met augšā. Tom, varbūt, kāpēc tieši tās nosaukums? Vai... Nu, es teikšu tā, pēc pirmās epizodes ilgi domājam, ko mēs varētu darīt, kāds varētu būt nosaukums, tad pakonsultējāmies ar saviem draugiem. Aizkadras balss. Ar aizkadra balsi. Šautauts Denisam. Denis, šautauts viņam. Un secinājām, ka Met augšā, laikam, mums bija, teiksim, tā demokrātija. Mēs trīs, un tad es neatceros ar balsu sadalījumu, bet vienojāmies, ka būs Met augšā. Maski, jā, 12. Jā, tad, laikam, īsti nekāds backstories nav, tas ir tā apskanībai. Nu, gan jau vai laika, tad ieiesies kā tāds, jā, tad atpazīstams brands. Cerams. Jā, nu tad arī turpmāk mums varēs klausīties YouTube'ā, kā arī lielākajās podcastu platformās, Spotify un Apple podcastu. Kur noteikti atstājat 5 zvaigznes, mēs ļoti novērtēsim. Pagaidām, kad mēs sevi īsti pašā nereklamējam, bet ar laiku jau arī tas nāks. Un mums ienācies arī viens skatītāja jautājums, bet pie tam pieķersimies pēc brītiņa, jo mums ir ziņas no pāra okeāna, kur NCAA sieviešu līgā. Turpmāk vairs nespilps 2 pieskārienus, un 2 pieskārieni būs atļaut otrajā piespēlē. Īstenībā gadījumā, ja bumba ies pāri. Ir dzirdēti 2 viedokļi no spēlētājiem, kad šis varbūt tā kā, izniekos tos treniņu ieguldīto darbu, ko cēlāji ir ieguldījuši, un kad tagad tur apmēram, to nestīsies. Bet no otras puses, kas ir varbūt vairāk no vīriešu kārtas pārstāvjiem un no citiem volejbola ekspertiem, kad, principā jau no 2 piespēlēm tu neko neiegūsti kā komanda. Principā pārstāvja cēlājiem izslīt, tad tev jāmēģina tā bumba pārmocīt pāri, tur ar apšēju vēkšēju piespēlē. Tom, kāds tavs domas labs vai slikts uzlabojums? Man liekas, ka augšējā piespēle un viss par un ap to vienmēr ir bijis tas visapspriestākais jautājums noteikumos. Jā, un arī viņi jau noteikti nerausīs tik ļoti spēles ritmu, un tas tāds subjektīvs tiesnešu lēmums, tā kā tur daži tiesneši tur atļauj spēlēt, nu, tad daži tiesneši tur ļoti strikti par to, tā kā es domāju, tas ir labs uzlabojums. Un, Piekrīt tev, bet es domāju, ka globāli, ja tas cēlājs var izcelt, viņš varēs, ja nē, tad, ar visu to dubulto, kā tu minēji, tā bumba nebūs tik kvalitatīva, ka varēs izst 3 metros. Nē, tā kā komanda neko neiegūst no tā kā, es domāju, tas ir diezgan interesants eksperiments, un iespējams, ja būs veiksmīgs, tad iespējams arī drīz arī to redzēsim Eiropā. Jā. Un jā, tad mums ir ienācies skatītāja jautājums, kur mums skatītājs Harijs Poliņš prasa atklāt viedokli par Latvijas volejbola situāciju, kad ir maz komandas, domas par transferiem, par lielām izmaksām un par volejbola situāciju, bet, manuprāt, tā būtu tēma, tā būtu atsevišķa tēma citam podkastam. Tur noteikti būtu jāpaicina kāds viesis. Bet varam noteikti fiks iziet cauri šim jautājumam. Tad tāds, varbūt negribētos tik ļoti kritizēt, jo man pašam besītie podkasti, kur visi tur, sēž un mums te Latvijā viss tur slikti, tur sportā viss slikti, tur maz nauda un tā. Bet es domāju, mēs varētu, fiksi iziet cauri, varbūt kaut kāds ne tik ļoti kritizēt, bet vairāk ieteikt kaut kādas savas idejas, ko varētu tā, tur varbūt tuvākajā laikā tā viegli uzlabot. Un kas man pirmais prātā nāca, tad tieši sociālajie mediji, kas būtu tāds viegls, un tas principā tikai gribēšanas jautājums, to jau varētu, es nezinu, rītdien jau ielikt varbūt kādu video vairāk vai kaut ko. Es tev piekrītu, kad gan sociālā tīkla, gan vispār tā informācijas apmaiņas saistībā ar volejbolu, kā es to tikko rādīju, kad mēs ejam volejbola federācijas mājaslapā, mēs lasam rakstu par ceturtdaļfināliem un savstarpējā latviešu duelī ir uzrakstīts nepareizs spēles uzvarētājs. Ja? Tas nedara nekādu, tas nesniedz nekādu informāciju cilvēkam. Nekāda informācija. Līdz ar to sociālā tīkla, viņi gan, manuprāt, ir uzlabojušies, bet tas ir tikai tīri normāli, vispār sociālā tīkla attīstās pasaulē. Bet salīdzinot ar citām federācijām, es teiktu, ka viņi vēl ir tālu no kaut kā laba, baudām un skatām. Jā, tomēr
federācijā strādā profesionāla mediju komanda. Es gan nezinu tik precīzi, vai tā ir pilna laika vai daļai, bet noteikti varētu darīt daudz labāku darbu. Un mums ir izlasē bija tāda situācija, ka mēs filmējam video, mums tikai teica, ka mums jāfilmēs, mums tur bija jārāda kaut kādi emoji, mums rādīja emoji, un tad mums ir pašiem jāparāda. Pagājās to neko nepublicēju, Es teiktu, ka idejas ir labas, bet klibo varbūt tas izpildījums. Un sākumā noteikti jāsaka, es nezinu, piemēram, arī tur top podkastiem pasaulē volejbolu, nu tur viņiem ir 2,5 tūkstoši skatījumi, nu nav nekāds lielais skatījums skaits, un tā kā tas arī jāsaprot sākumā, ka tur varbūt tas rīčs nebūs tik liels, vai tur tie nebūs tā, ka tur uzreiz redzēs, ka jā, tur baigi daudz, mums tur nāk atbalstītāji pulks klāt, bet tas jādara tā stabili, pakāpeniski, un jā, galvenais, ka tu to dari ilglaicīgi, un tā jau arī tie rezultāti būs redzami. Es teiktu, ka, protams, tā pamatfunkcija jau viņi izpilda, tā pamatfunkcija tiek ziņots par rezultātiem, par spēlēm, par... Bet tas tā jā. Bet tas ir, tas ir pamats, jā, nav, un es neredzu nekādu odziņu, kas tiek ielikt tīri no pašas volejbola federācijas. Nu, un, teiksim, jā, ir bijuši tie paši testi, kas man ļoti patiesībā patika tagad par, nezinu, sievietēm bija, tas ir cits, bet, kad bija Instagram storijos tie testiņi par katru spēlētāju, par katru spēlētāju, piemēram, par Gustavu Freimanu. Bija arī, kad pārņēma Instagram kontu, tas bija ļoti interesanti, īpaši ārzemju spēlētāji. Jā. Kā arī, tā patika arī vlogi, kad bija pie Bralko un Namits bija ciemos, un, protams, jo tur bija Griņa, kas arī jau savā veidā tāda odziņa. Viņš pats par sevi jau varētu tur būt, tur nebūtu jābūt nekādam viesam, bet īstenībā tas, ko tu minēji, tie takeoveri, kad ārzemju spēlētāji parādīja dienu, es gribētu teikt, ka tas ir bijis interesantākais materiāls, ko es skatījies, jo tiešām bija interesanti pavērot tas pats Edvards Bujvits vai Atvars Ozoliņš bija ļoti interesanti diena viņam. Vēl joprojām jautājums, vai viņš teica, man ir komandas biznes vai tomātu biznes, jā. Es vēl sadzirdēju grāmatu biznesu kaut kas noliks. Bet, jā, tu varbūt neieslīsim tik ļoti šajā, bet tas jā, noteikti tas būtu cits. Bet jā, tas tikai tāds ieteikums no mūsu puses. Tad nākamais arī raksta, kad maz komandas. Varbūt, jā, noteikti komandas skaits prasītos vairāk, bet īpaši jau šīs izpaužās sieviešu līgā, kur Toms Iks pareizi saprot, tad Latvijas čempionātā ir 7 komandas, no kurām 3 vai 4 ir Baltijas līgas komandas. 4 ir Baltijas. Un tad tikai 3 ir vietēji. Nu, un tas arī ir tāda nosacīts 3, jo ir tātad Baltijas līgas komandas, ir Daugavpils, RSU, MSG, RVSLU un volejbola klubs Jālgava. Tad, principā, 2 komandām Fānu klubu RSU un RVS, principā, otrās komandas. Ja noņemam šīs, tad, principā, 5 komandas tāds. Tad ir Mārapa, kas paliek, kas ir jāpats par sevi. Kur arī dzirdēt šis tas par to komandas būšanu, nebūšanu nākamajā sezonā, bet skaidrs, ka, jā, es pat teiktu, ka džekiem pat tās 9 komandas, tas ir ok, tur ir Jēkabpils un Daugavpils, kas ir arī nostītie Fānu klubu, bet tur spēlētāji resursi, īpaši Daugavpilī atļauj veidot otru komandu, un džekiem es teiktu, ka nebūtu jāsūdzās, skaidrs, ka vienmēr var vairāk, un pirms Covid bija vairāk komandas. Jo atceries, kad, jā, pirms Covid tieši bija tas, kad bija piesaistīts arī Lietuvas komandas 3 nacionālā līgai, un tad... Tā sezona gan nenotika beigās? Jā, vēl gadus iepriekš vispār bija 2 nacionālās līgas, ja varbūt tie skatītāji, klausītāji, kas neatcerās, tad jā, bija, nebaldos, 14 komandas katrā vai kaut kas tāds. Nu, jo daudz komandas. Es atceros, ka 18. 19. gada sezona, vai 19. 20. 19. 20. jo tā netika izspēlēta, bija Austrum un Rietum, bija kopā 13 komandas, un, principā, sākoties playoffiem, vai izspēlēt jau pirmo playoff kārtu, tika sezona pabeigta priekšlaicīgi Covid dēļ, bet tur bija interesanta sistēma, bija 7 un 6 Austrum un Rietum, un tad 3 labākās no katras tiek uz atsevišķu šo turnīru, un tad beigās viņi satiekās playoffos. Arī jūs varat papētīt vēstures lapās, bet... Flashcore tas pieejams. Flashcore arī tas pieejams, jā, bet es teiktu, būtu interesanti, bet skaidrs, ka šobrīd ir 9, tās 4 komandas atrast vēl klāt, tas ir grūti. Skaidrs, ka ir kaut kāds potenciālās. Ir arī, kas aizgājuši pēdējos gados, kā jā, un tas ir tas, kurām var skatīties potenciāli, ka viņš varētu arī atgriezties, bet noteikti jāsaprot, ka nav viegli laika ekonomiski, un galvenie tie finansētāji tomēr ir pašvaldības sporta komandām, un ja pašvaldībām ir cits prioritātes, kas ir normāli, tad arī komandai nav lēmts būt. Kas ir jāsasaistās ar arī nākamo, kā teikt, komentāru, tad liels izmaksas, ko arī, jā, kad komandas ir teikuši, ka tās izmaksas ar gadiem palielinās.
protams, saprotam iemeslu dēļ, bet es nezinu, varbūt tās izmaksas nav tik arī ļoti kosmiskas. Es nezinu, varbūt tev dziļāks, vairāk zināšanas par to. Es zinu, cik ir tā dalības maksa, es negribu tagad teikt to. Jā, Tas ir komandu pārstāvi, to zinu, bet dalības maksa ir tikai viena. Otrs kas ietver tiesneša algas un... Tiesneša algas ir atsevišķi vēl. Okay, manuprāt, ka tiesneša algas bija atsevišķi. Un tad, papildus vēl nāk zāle, spēļu rīkošanas, autobusi, izbraukumi, jā. Dienas naudas. Pa zālēm arī jāstāsta, kā komanda ir. Skaidrs, ka lielākajai daļai komanda tā zāle tiek iedota pa brīvu vai pa kaut kādu simbolisku samaksu. Bet zāles uzturēšana jau pirmkārt pašai pašvaldībai, ja tā ir pašvaldības komanda, ja paši izbraukumi, jā. Kā esam maza valsts, bet tāpat no Rīgas uz Ventspili, no Rīgas uz Daugavpilu vai no Ventspils uz Daugavpilu, tas ir uzreiz veselu dienu paņem. Bet jā, tur gan zināms, ka komandas cenšas apvienot Jēkabpils un Daugavpils braucienu, ko gan mēs nedarījām, bet varbūt ideja uz nākamo gadu. Un tad pēdējais, ko Harijs saka, ir transferi. Es noteikti, šis ļoti sāpīgs temats latviešu komandām, un vispār es domāju, ka volejbolā šī sistēma, tā jau varbūt nav arī Latvijas volejbola problēma, bet kopumā Eiropas un arī pasaules volejbola problēma, ka šī sistēma nav tik ļoti atstrādāta, un cik man zināms, tad, kad spēlētājs veic transferu uz ārzemju klubu, tad ir jāveic ne tikai maksa klubam par spēlētāju, ja tāda ir, protams, bet arī jāveic samaksā federācijai, kas uzreiz sadārdzina šo spēlētāju cenu. Un līdz ar to latviešu spēlētāji nav tik pievilcīgi ārzemju klubiem, jo šī samaksa varbūt ir lielāka nekā tā būtu. Tā kā varbūt tur būtu jāmēģina tās sistēmas būtība, un mums ir spilgs piemērs pēdējos gados Jēkabpils Lūši, kas principā, es teiktu, visu savu pamatsastāvu vispār došu, un no tā nav guvuši nekādu finansiālu labumu. Tāpēc, kad līgumi ir beigušies spēlētājiem. Arī tas, jā, bet, gan jau, ja būtu šīs iespējas kaut kā pārdot viņas, tad gan jau viņi būtu meklējuši to, bet... Bet es to piekrītu, bet tā ir arī problēma, ne tikai volejbolā, bet, principā, visi sporta veidi izņemot futbolu. Tāpēc, ka visi skatās uz futbolu kā uz tādu piramīdas augšgalu šajā transferu ziņā, bet skaidrs, ka futbola naudas sasniegt basketbolam vai... Ja basketbolam varbūt ir reāli pāri okeānam, bet nevienam sporta veidam nav reāli sasniegt futbola naudas, un 2-3 miljoni kaut kas maksimālais, ko varētu kaut kāds volejbola transferos notikt, tādas summas, ja varētu būt, bet... tās jau būtu tādas lielas summas. Jā, bet es domāju, ka tas ir ilgs ceļš ejams. Jautājums vispār, vai to vajag... vai ir ieinteresēta Starptautiskā volejbola federācija un Eiropas volejbola konfederācija to risināt. Tāpēc tas noteikti jautājums, ko citiem uzdot. Tā kā jā, paldies Harijam par pirmo vēsturiski iesūtīto jautājumu. Jā, paldies Harijam. Noteikti, jā, ļoti interesants jautājums. Noteikti šim pieķersimies vēl kādā citā epizodē. Un tad jā, droši varat rakstīt arī jautājumus, kas jums uz sirds, un uz tiem arī būsim priecīgi atbildēt. Un tad nākamā tēma, kam ķeramies klāt, ir play-offi. Un Baltijas līgā aizvadīt pirmā play-off rounds. Un ir ļoti karsts iesācies ar diviem pārsteigumiem, es teiktu. Es domāju, mēs varam sākt ar to pirmo duelu, ko mēs arī iepriekš pieminējām, RTU pret Taltehu. Šis varbūt duels... Tur bez pārsteigumiem. Jā, tur Taltehs diezgan pārliecinoši 3 setos uzvar RTU mājās. 3. setā kaut kādā. Vienīgi, jā, 3. setā RTU izdevās parādīt tādu nopietnā pretstību, un šajā setā zaudēja uz 24. Bet, īpaši nekāda vairāk komentāru par šo nav. Var redzēt, ka Taltech tomēr ir regulārā sezonas uzvarētāji, un kad, droši bruģē ceļu uz Final Four. Kas notiks viņu mājās arī? Jā, un gan jau nekādas... bez liekiem komentāriem mājās arī pabeigs darbiņu. Visticamāk, ka 3-0 arī būs. Varbūt tam, kā tu rīkoto šajā situācijā, tu Raimonda Vildes vietā, tu varbūt saprast, ka, mums diemžēl nav variants šajā sezonā, tu varbūt palaist jaunos, tur Renāru Vinšteinu vai tur to pašu Storķi un Edvinu Vigulu, kurš varbūt netiek pie tik liela spēles laika, vai tomēr mēģināt vēl pacīnīties par to Final Four vietu. Es domāju, ka pirmo setu noteikti nokopāt. Otru arī? Tad? Nē, pēc pirmais uzreiz. Šī ir tā lieta. Uzreiz var saprast, būs vai nebūs šodien? Šī ir tā lieta, ka es gribētu iemest akmeni dārziņā, kad netiek izmantot arī, piemēram, pirmie 2 seti Jūrmalā. Tiem, kas redzēja, bija minimāls sastāv izmaiņas. Jā, Palo nomainīja jaunais temps,
uzvārds, kā bija Kristofer? Viņš Jā, Zināts Vinštēns. Bet tas pats Dāvs Storiķis vai citi, nu, viņi netiek pie šprices, tā teikt, un... Šis jau iepriekš ir apspriests, jā, kad Tas ir iepriekš ļoti apspriests. neaizraujas jauno spēlētāju, kā teikt, iesaistīšanas spēlē, un arī pagājušo gadu atceros situāciju, kad Latvijas čempionāts spēlē, kad bija jau pēc otrās spēles nodrošināts vieta finālā, manuprāt, pēc Jākapils Lūšiem, ka jau bija skaidrs, ka viņi tikuši, jo pirmā spēle uzvarēja 3 setos, un tad otrā spēle jau bija 2-0. Un jā, netika nekādas izmaiņas veikts, un atstāts tas pats pamatsastāvs tur pretī Lūši jau saprata, ka jā, ka mēs esam zaudējuši un uzlaida jaunos iedeva iespēju. Bet jā, tev tāpat tas atstāja pa savu pamatsastāvu, kas man bija tāda neizprotama rīcība, bet nu jā, tas ir treneru lēmums, un... trenerim vienmēr būs taisnība šajā situācijā, mēs te varam spriest. Tāpatās kā treneris nekad nav par vēlu, tāpatās arī trenerim vienmēr taisnība. Yep. Tad nākamais duels, kur arī mēs prognozējam, ka būs visi interesākais duels, jo tur tikās 4. un 5. regulāras sezonas vieta. Tā ir Ezerzeme Daugavpils pret Pērnavu. Un pirmo sets gan Daugavpils izdevās uzvarēt un izvirzīties vadībā ar 2-0. Šī spēle gan interesanti nenorisinājās ierastī bērnu jaunatnes sporta skolā, bet gan Daugavpils Olimpiskajā sporta centrā, kas varbūt, kā mēs zinām, tad Daugavpils ļoti labi spēlē savās mājās, un tas ir viens no viņu trumpiem. Varbūt arī šis kaut kādā veidā nedaudz nebija tik ierasti apstākļi un izlīdzināja varbūt tos māju spēļu priekšrocības starp Daugavpils un Pērnavas komandām. Es teiktu, ka jā, es nezinu īsti, kāpēc tika pieņemts šāds lēmums. Domāju, ka būs piepildīts viss, jo, nu, iespējams, jā, bet tajā pašā laikā Pērnu viņi Latvijas čempionātu spēlēja arī savā zālē finālu, kas bija vēsturiskais pirmais fināls pēc nepateikšu cik ilga laika un pirmais tituls arī pēc ilga laika, bet šis man pārsteidz, es nebiju par to informēts un atverot vaļā tiešai, tas bija šokā. Wow, tas ir Daugavpils Olimpiskais centrs. Bet jā, kad jau rezultāts bija 2-0 spēlē, tad Tomam to man rakstīja, kad Daugavpils smauko, bet kā izrādās beigās, tad... bija otrādāk. Jā, tad Pērnava pierādīja pretējo un izcīnīja uzvaru 5 setos, kas noteikti ir varbūt tāds... pirmajā brīdī tāds šoks Daugavpils komandai, kad tomēr izlaist tā uzvaru no rokām, un kā arī zinām, bet, lai gan Baltijas līgā nav tā, kad tur ir spēles, ja otro spēli uzvar, tur jau nav zelta sets, tur ir zelta spēle, vai ne? Zelta sets. Zelta sets, tad šis situācija padara nedaudz sarežģītāk. Es palikšu pie sava, es domāju, ka šī sērija ir beigusies. Un Pērnavas... Kas uzvar pirmā spēle, kā tu iepriekš teici? Es teicu, ka tas, kas uzvarēs pirmā spēle, un īpaši šādā veidā vēl, es domāju, ka Pērnavā iet uz Final Four, un Daugavpilī šogad nāksies iztikt bez Final Four. Un jā, tad nākamais ir tāds pārsteiguma duels, kas norisinājās vakar. Tas ir Big Banks pret Amber, komanda no Lietuvas, kur pirmo setu Amber pārliecinoši izcīnīja uzvaru uz 13, ja nemaldos. Un, jā, tad laikam, rezultāts tika izlīdzināts un beigās... Nē, bija 2-0. Bija 2-0, jā. Tad 2-1, un tad Amber izcīnīja uzvaru. Šī spēle gan norisinājās Amber mājas zālē, tā kā man ir dzirdēts, ka šī zāle tur varbūt atrodas tādā bišķiņa Gaģužņikā. Viņi izstās ļoti interesanti. Jā, un... Bet, ko es varu piebilst, piekritīšu tam, ko Kristofers teica pirmajā epizodē, ka to nebūs taupīt savus pamatus ar savu spēlētājus. Jo redzam, ka es to spēli noskatījos, un Tartu nebija nekāda varianta vispār. Tas viens sets, ko viņi vinnēja, ok, nemaldos 26, 24 bija vai 27, 25, bet Tartu nebija neizties vispār labi, un mēs par to runājam, ka tās sezonas beigas Tartu arī bija ļoti sliktas. Jā, it kā otrais sastāvs, it kā nebija pamats, bet, uzvars garšas tenis, un beigās pat komandā atdeva otrā vietu, viru, un beigās. Kas arī, kā mēs varam pāriet, un jāsaka tikai viens, Jākapils Lūši, un uzvar 3-1 pret regulāra sezonas otro vietu Boru, kur arī, varbūt nedaudz ieskatīt spēles gaitu, tad pirmajā setā Boru izvirzies vadībā, mālas, ka pat ar 6 vai 7 punktu pārsvars, 17-10 setu vidū, bet Jākapils izdevās atnākt apakaļ, un jau seta beigās arī bija... pirmajā setā bija 24-22. Bija 22-22, un Jākapilī pacēla aizsardzību un bija iespēja arī izvirzīties vadībā, taču neizmantoja divas iespējas, pēc tam vēl neatcīt un pirmo setu zaudēja.
Tad arī otrajā setā Voru bija vadībā jau 15-10, likās, ka jau arī tomēr jau tūlīt iet uz uzvaru, bet Jēkabpils tika apakaļ, un beigās bija 24-22, Jēkabpils izdevās atspēlēt divas setbumbas, un varbūt tas tāds sitiens Voru, kad mēs jau esam vadībā, tur +7 pirmajā setā. Līdz jau 2-0. Un tiekam apakaļ, un tad otrajā setā, mēs jau +5, jau it kā visu līdz 2-0, un 24-22, un visu laiku Jēkabpils tiek apakaļ, un beigās uzvaru to otro setu. Un tad, trešajā setā jau līdzīgā spēlē Jēkabpils uzvaru, un ceturtajā setā tur jau rezultāts viss pasaka pats par sevi, 25-8, un tev jāsaka tikai viens salūza. Trešo, ceturto setu, es teiktu, Lūši ļoti labi iesāk. Trešajā nemaldos 4-0, ceturtajā bija 7-0 jau, Tur jau, jā. Pēc 7-0 grūti, negribot komandai ir atgūties pretinieki. Grūti, ko pateikt pēc 0-7. Grūti, citēt Normūns ēja, grūti, ko teikt pēc 0-7, bet būs interesanti. Es domāju, ka nekas nav beidzies šajā sērijā. Jā. Virū mājās ļoti labi spēlē. Tiešām fenomenāli. Un kas vēl jāpiemina, interesants tāds notikumu pagrieziens notika, vispār var pateikt, kad Voru nebija nevis savā spēcīgākajā sastāvā, jo es nezinu, kāpēc kaut kādiem dēļ Kristo Kolo nepiedalījās spēlē, kurš pēdējo regulārā sezonas spēlē par Daugavpili nospēlē, bet šajā spēlē viņam sēdēja malā, kas nozīmē, ka Voru sāk ar savu rezerves pusīti, un Kolo ir viens Igaunijas izlases spēlētājs, kā arī, komandas līderis. Viņš ir bijis regulārs vienmēr kandidātos jau labu laiku atpakaļ. Jā, un spēlē nepiedalījās, kas nozīmē, ka Voru jau sāk ar nepamat pusīti. Un Jānis Medens pie rezultātā 4-7 otrajā setā izlec cauri un notraumē pretinieks spēlētāju Rasmusu Mejusu, un kas nozīmē, ka Voru jāveic tāda emergency maiņa, kas jau nozīmē, ka Lokmanā galīgi varbūt no tā beņķīša aizmugurs spēlētājs, un jāatzīmē arī, ka šī nav pirmā reize šajā sezonā, arī Latvijas kausa finālā. Ļoti līdzīgā manērā Jānis Medens, gan jau nespeciāli, bet negadījuma kārtā traumēja Eriku Varoņko, kas arī bija tāds pagrieziena punkts, kur no tā brīža arī Jēkabpilī aizgāja tā spēle. Jāņa mēģina special. Protams, ne speciāli, bet iekšā potītē. Ir gadījies tagad pēdējās divas reizes tā. Bet, kā teikt, ir jābūt. Bet tas ir trieciens noteikti, kad Viru redzēsim, vai Kristo Kolo spēlēs sestdien. Nē, vai svētdien, jā. Bet, po šī te pusīte, ko Medens satraumē, es domāju, nekādu variantu, ka viņš šodien būs gatavs spēlēt. Tur ir out for the rest of the season. Un, jāatzīmē, ka arī bija diezgan kupla apmeklēt spēle. Tuvu 500 skatītājiem, 486, ja precīzi. Jēkabpilī mīl volejbolu. Jēkabpilī mīl volejbolu, bet, gan jau tā, ka tie rezultāti nebija tik labi, varbūt tas skatītājs skaits nedaudz sarūk, bet kā redzam, tad Jēkabpils publika ir atdzīvojusies, un noteikti, ja arī Jēkabpili izdosies tikt Final Four, tad noteikti būs visai apmeklēts arī no Jēkabpils faniem. Tā kā ar nepacietību gaidām Final Four, kas norisināsies Tallinā, un noteikti ceram, ka ne bez latviešu komandu dalības. Un tad, jau iepriekšējā epizodē runājam arī par Eiropas spēcīgākajām turnīriem. Un pirms ķeramies klāt pie Champions League, jāpiemina, kad arī Challenge kapā šonadēļ tika nospēlēts pirmā fināla spēle, kur Projekta Varšava ar 3-1 uzvarēja Monzu. Arī interesants un noteikti ļoti augsts klases volejbols, kur arī tieks varbūt Challenge Cup tas it kā skaitās kā trešais spēcīgākais turnīrs Eiropā, bet tāpatās tur cīnās ļoti augsts līmeņa komandas. Un tajā pašā, piemēram, Cevkausā, kur bija pusfināli, tur ir ļoti augsts līmeņa komandas. Jā, jo tur tikai Sārkas sport pret Luneburgu, Vācu komandu. Jā, kā zinām, tad tās komandas, kas iegūst trešo vietu un izkrīt ārā no Champions League, viņas līdzīgā futbolā pāriet uz Eiropas līgu, tad šeit pāriet uz Cevkausu. Un otrā pusfinālā Rešova pret Fenerbahču. Rešova, kā zinām, bija Champions League. Jā, tur varbūt teikt, kad nebija tas, varbūt tas pārliecinošākais sniegums, bet noteikti Cevkausa aizcīnījušies tālu. Tur arī ļoti interesants formāts, jo tur nav grupas spēles, bet abos kausos uzreiz sākas zars un atbildes un mājas spēļu princips. Tā kā, ļoti tāds neprognozējams noteikti savā ziņā turnīrs. Un tad, arī Champions League tika aizdīts pirmās ceturtdaļfināla spēles, un tad, kā jau prognozējām, tad Trentino diezgan pārliecinoši pārgāja pāri Berlīnai.
Trentino labdarbojās gan aizsardzībā, kā arī blokā, un visi stabili spēja atsist, gan Miki Leto, gan diagonāli, un darbojās kā tāds šveicis pūkstens, kas sājos mehānismus, un principā neatsēja nekāds variants Berlīnas komandai. Berlīna, jā. Berlīnā, kā mēs iepriekšreiz runājām, ceturdaļfināls ir tas maksimums, ko var izspiest, jā. Jā, kā minējām, tad varbūt vēl it kā jau klauvē pie tām durīm, pie tām top Eiropas komandām, bet vēl bišķiņ pietrūks tas nākamais solis. Un tad ļoti interesants ir nākamais duels, kas ir Lube pret Halkamā, kas ir pagājušā gada ceturtdaļfināla atkārtojums. Un iepriekšējā epizodē, kad prognozējām Zarus, tad visos citos mums viedoklis sakrit ar Tomu, bet tieši šajā ceturtdaļfināla duelī es izvēlējos Halkamā, un Toms izvēlējās Lubi. Un kā pagaidām izstāst, tad Toma izvēle bijusi veiksmīgāk, jo Lube ar 3-1 pārspēja Halkamā. Toma, kāds savs domas par šo dueli? Tev jau viss kārtībā? Man viss kārtībā. Nē, es teiktu, ka interesanta spēle bija. Sanāca piešķiņ paskatīties, bet kontrolēt to spēles gaitu, es teiktu, Lube. Bet īpaši 1. un 4. setā. Bet es domāju, būs interesanti atbildi spēle. Halkbanks spēlētāju līmenis atļauj viņiem arī izbraukumā cīnīties un uzvarēt. Jā, un tad ļoti aizraujošā 5 setu duelī. Diemžēl Edvins Rūder pārstāvētā Jastrdzebski VGL piekāpjas Piečenzē. Bet labā ziņa, kad otrajā spēlē Edvina pārstāvētā komandai darēs jebkādu uzvaru. Darēs jebkādu, jā, bet 3-2 gadījumā būs zelta secībā spēlē. Jā, tad tiem skatītājiem, kas nezin, tad attiecīgi, ja pirmā spēle tiek uzvarēta 3-0 vai 3-1, tad komanda saņem 3 punktus, un nākamajā spēlē otrai komandai arī jāuzvar rezultāti 3-0 vai 3-1. Ja tā komanda uzvar 3-2, tad tā saņem tikai 2 punktus, un savukārt pretinieka komanda saņem 1 punktu, tad šādā uzvara nedara, un tad tas ir diezgan liels solis. Ja tu zaudē 3-2, tad tev arī der nākamajā spēlē kāds iznākums. Jāpiemina, ka šajā spēlē arī, manuprāt, ka otrais tiesnesis bija Sauls Kurtišs. Mūsu pašu latviešu tiesnesis. Tā kā zinām, kad ar tīkla un novietojumu viss bija kārtībā. Tieši tā. Sauls tam uzmet aci. Un pēdējā duelī, kur varbūt tāda pastrīša komanda tiek. Tas teikt, viss neinteresantākais, jā. Bet arī, kā jau iepriekš minējām, tad Gaugašs noteikti neko nedos. Es zinu, man kā šī komandai, un tas arī pierādījās, jo Gaugašs spēja panākt rezultātu 1-1 pēc 2 setiem, bet, diemžēl, beigās piekāpjas ar rezultātu 3-1. Varbūt tev, Tom, komentāri par šo dueli? Tev viss skaidrs jau? Tev viss beidzies? Vai... Es domāju, ka viss beidzies. Nebūs nekāda pārsteiguma? Nebūs, pat cik otrā spēle ir Ankarā, mājās viņiem. Tad es domāju, ka tur būs mierīgi viss. Bet... kur ir intriga vēl? Noteikti, kad vislielākā intriga būs Jastrdzebski spēlē pret Piečenzu. Tur viss, cerams, ka Jastrdzebski uzvarēs. Jā, noteikti, jo arī tā mēs ar Tomu abi tā arī prognozējam, kad vēlamies, lai Jastrdzebski tiek tālāk. Un tad, vērosim tālāk, kā attīstīsies mūsu prognozītes, mūsu zars. Šobrīd Toms ir nedaudz labākās pozīcijās, bet, tā arī pēc paliks, jā? Nē, Toms jau cer, jā, bet noteikti tā nebūs, un jau pēc nākamās nedēļas dueļiem tad jau skatīsimies, kas ir pusfinālists. Un varbūt aizmirst piemirst par Baltijas līgu, tad ierakstāmies piekdienā, kad vēl nav izspēlēta otrā Baltijas līgas kārta, un jau pēc svētdienas spēlēm būs zināms pusfinālists, un tad arī nolēmām, kad veiksim tādu nelielo ekspresa epizodi. Pirms Final Four? Jā, preview Final Four. Un tā kā noteikti to jūs varat gadīt kādā trešdienā vai ceturtdienā. Nacionāla līga arī noslēdzies pamaturnīrs. Diemžēl mums bez mūsu dalības. Bez mums, mums ir noslēdzies, bet visu sezonu. Regulārais, pārējām komandām tikai regulārais turnīrs. Un tas ir jāmāk palikt no 9 komandām 9. vietā. Jā, 8 tiek play-offā. Šogad tā sanāca šajā sezonā. Varam varbūt iziet cauri, es nezinu, sezonai. Varbūt to pastāstīt vispār par komandas izveidu. Jo kā mums šis bija pirmais gads līgā. Un tu varbūt tev tās aizkulisses par to, kā vispār komandas izveidu. Teiksim tā, pirmie kaut kādas vēsmas par komandu parādījās pagājušajā gadu pēc salspēlēm. Nospēlējām. Jo tā iniciatīva nāca no, cik sapratu, Iniciatīva īstenībā nāca no Denis Morozo puses.
RSU spēlētāji, kurš gan mācību dēļ nevarēja tik daudz iesaistīties ne treniņu procesā, ne spēlēs. Tad jā, pēc SEL un Latvijas universitātes pagājušajā gadā nāca tāda iniciatīva, ka vajadzētu komandu. Un tad sēdās pie galda atbildīgie cilvēki RSU un LSPA par sportu, jo, kā zinām, šīs augstskolas apvienos tuvākajā laikā. Un tika nolemts par komandas veidošanu. Tad jā, pirmais treniņš bija tāds, kā teikt, mums bija tryouts, bija ļoti daudz cilvēki. Pirmajā treniņā bija, laikam, rekordliels skaits. Jā, 16 cilvēki, man liekas, bija, ja precīzi atceros. Un tad, jā, sākotnē jau likās, kad būs izbaigi forši un kad viss notiek tādā augstā līmenī. Un viss notiek arī sezona sākās ļoti veiksmīgi ar 3-1 uzvaru pār RTU. Jā. Un šajā brīdī jau likās, jā, kad viss būs ļoti labi un spēsim rādīt augstu sniegumu, bet tad jau uz otro spēli, kad devāmies tikai 7 cilvēku sastāvā ar vairākām traumām un arī vairāk spēlētāji netika, tad jau tā situācija likās tāda bišķiņ jau tā kā... Jāsaprot, ka daudz ir studenti, daudz strādā un tas laiks ir kaut kuram, ja tīpaši uz Ventspili aizbraukt. Jā, tad otrajā spēlē piedzīvojām zaudējumu rezultātu 3-1. Tad bija man mīļākā spēle sezonā. Nevarēju šajā spēlē, jā, es nevarēju piedalīties, kas arī bija vienīgā spēle, kurā es neņēmu dalību. Bet es debitēju kā galvenais treneris. Jā, tad tas bija 3-0 zaudējums pret vecumniekiem. Un šajā brīdī, kā bilance 1-2, vēl likās, ka viss ir labojums, un ko arī mēs izdarījām. Aizpēc izcīnījām uzvaru 5 setos, bet gan ļoti gribējās izcīnīt uzvaru 3 vai 4 setos, lai iegūtu 3 punktus. Tas bija reāli, jā. Kas arī sezonas beigās mums atspēlējās savā ziņā. Bet jā, arī šajā brīdī likās, ka bilance 2-2, un kad varbūt jā, tad varētu veiksmīgāk iesākt, bet kad, kad savu punktu ir savākt, bet jā, ka varētu veiksmīgāk spēlēt. Tajā mums sākās tāda, kā teikt, sarkano zāģu sērija. Tad bija sāpīgā nedēļas nogala, kas nosauc zaudējums Daugavpilī un zaudējums Marjāņā. Jā, kur mums bija back-to-back spēles Daugavpilī un pēc tam arī Limbažos. Jā, tad varbūt pret Daugavpili, jā, Daugavpils tomēr regulāri čempionātu uzvarētāji un varbūt nedaudz augstāk līmeņa komanda pašreiz par mums. Jā, kur arī piedzīvojām zaudējumu 3-1. Spējām panākt 2-1 pēc 2-0. Jau likās tāds cerīgi, bet... Jā, nedaudz pietrūka šajā spēlē. Un tad nākamajā spēlē ļoti sāpīgs zaudējums, kur... Tas bija, es teiktu, sāpīgākais zaudējums, manuprāt, šajā sezonā. Jo bijām vadībā, jā, šajā spēlē 5 setos zaudējām Pie Jūrai, kas bija tāds mūsu tiešais konkurents. Tajā brīdī un arī vispār sezonas beigās, jā, kā mēs pieskārsimies vēlāk. Un šajā brīdī, jā, mēs bijām 5. setā bijām vadībā 9-6. Un, jā, likās jau, kad kontrolējam spēli un kad spēsim to pabeigt ar mums labvēlīgu rezultātu, bet, diemžēl, Markus Svensbergs nosvarēja mūs. Jā, principā nosvarēja. Teiksim, kā ir, jā. Ja nemaldos, tad vai no 10 vai 9 zaudējām. Mēs nevienu punktu nebojām, jā. Jā, tāda bezcerīga situācija. Tad sekoja, varbūt tāds negaidīti pārliecinošs zaudējums Jēkabpilī, bet arī šeit mums pietrūka ļoti, šī bija vienīgā spēle, kur nepiedalījās diagonāls uzbrucējs mūsu Edgars Žurevs, kas mūsu līderis, jā. Mūsu līderis un arī rezultīvākais spēlētājs mācīja pārstrā spēļu. Arī, manuprāt, top 10 vispār rezultīvākais spēlētājs līgā. Jā, šis bija uzreiz jūtams arī komandas sniegumā. Un tā jau, varbūt tā neierast, bet jau izspēlējām otrā apaļa spēle pret RTU, kur arī sākotnēji, ja nemaldos, tā bija 2-0. Vēl likās tāda... 1-1. Jā, tomēr, jā, tāda līdzīga spēle, kur komandas apmainījās ar setiem. Bet, būšu godīgs, tad šajā spēlē likās, ka mums nav nekādu variantu. Es pat brīnījos, ka mēs spējām uzvarēt otro setu. Punkts bija jau daudz no šīs spēles. Bet, jā, punktu, ko izcīnījām, tas bija ļoti vērtīgs. Un šajā nedēļas nogalē atkal bija back-to-back, jo nākamajā dienā bija spēle pret Jelgavu. Jā, bet arī jāpiemina, ka, ja RTU komandas sezonas sākumā nebija pilnā sastāvā, viņai pietrūka līderi Morozos un Asānos, tad jau šajā spēlē viņi bija ierindā, un tas ir redzams arī komandas sniegamā, un jā, varbūt... Es pats Vladimirs Visockis jau... Viņš gan tajā spēlē, manuprāt, nespēlēja, bet viņš... Jā, bet ar tevi komanda bija ievērojami jau papildinājusies, jā. Un nākamā spēle bija viens no retiem uzvarām šajā sezonā pret arī mūsu tiešiem konkurentiem Jelgavu. Arī 5 setos, kur noteikti... Jā, noscīt paveicās pirmajā setā, kur... Mums nesauc vārdā, bet... Pārējošo bumbu neizmantoja pirmā tēmas uzdāvināja šo uzvaru mums. Un, jā, beigās ļoti sasmītā duelī izcīnījām uzvaru.
Nākamā spēle arī bija pret tiešiem konkurentiem Aizputi. Un, Tā bija pirmā spēle 24. gadā. jā, tad šajā spēlē man bija jāiesaistās uzreiz pēc izlases nomets un nebija varbūt tik ļoti kopā ar komandu, kas varbūt arī man tajā brīdī varbūt prāts nebija tik ļoti uz tieši šo spēli vērzot vairāk uz izlases kontekstu. Man grūti komentēt, es biju ar U20 izlases tajā brīdī. Jā, tu arī biji projām. Tad, šajā spēlē, jā, es saku, tās domas ļoti nebija vērstas tieši uz to spēli, vairāk domāju par to, kā tikt izlases sastāvā. Tāpēc, jā, arī uz šo spēli braucu speciāli no Jēkabpils, no nomets. Un tā kā arī tik ļoti, varbūt, neiespringu šo spēli, bet noteikti atskatoties uz to pēc tam nedaudz nožēloju, bet jā, es teiktu, ka arī šo spēli mēs kontrolējām. Manuprāt, bija 14-12, mēs bijām vadībā 5. setā vai 14-13, kur mums iemetā freeball iekšā, kur komunikācijas problēma. Un tad, jā, tas, tā kā teikt, salauz mūsu to garu un beigās, diemžēl, cietām zaudējumu. Un jā, un tad arī ar šo zaudējumu mums iesākās vēl viena tāda sērija. Jā, zaudējuma sērija, kur piedzīvojām 5 zaudējumus pēc kārtas. Varbūt grūti kaut ko komentēt. Ļoti līdzīgi kā pirmā zaudējuma sērija, kad viss iesākas ar tādu... it kā uzvaram spēli, jā, bet... Es teiktu, spēle vecumniekos bija bišķiņ sāpīgi. Es domāju, punktu mēs bijām pelnījuši, paši izlainām 4. setā. No 22 dienām. Jā, šī spēle arī bija darbdienā, kas tas varbūt neierasta mums šo sezonu, bet... Un izbraukumā, jā, pie tam. Man personīgi, es jūtu to, ka tas ir spēle pēc garas darbinieces bijusi vakar pusē, un tajā brīdī varbūt domas jau ir uz nākamo to dienu, un tā spēle tāds arī tikai tāds, kā teikt, pieturpunkts, un jā, tad piedzīvojam garāku zaudējumu sēriju, un jau brīdī, kad bija atlikuši tikai 3 regulārās sezonas spēles, tad likās, ka tad jau mēs no mums. Jā, šajā brīdī jau sapratām, kad necīnāmies par augstām vietām tabulā, bet cīnāmies tieši par playoff vietu, principā, un spēlē pret Daugavpilu, kas bija tajā brīdī, kas arī bija uzvarēja regulāru sezonu. Tad šajā spēlē tīri meklējām sastāvu, tāds arī bija treneru norādījumi. Un kur arī atradām diezgan veiksmīgi. Un, jā, varbūt tā ironiski, tad arī šī bija viena no labākajām spēlēm, kad kā jau likās, ka nav variantu mums, bet beigās rādījām tādus saturīgu sniegumu. Lai gan zaudējām 3-0, bet noteikti varējām ieķerties. Un arī Daugavpils, kā jau ierast, tad ar vairākiem Baltijas līgas spēlētājiem sastāvā, ko arī, it kā likās, varbūt viņi laidīs otro sastāvu, jo it kā viņiem tajā brīdī neko īsti nevajadzēja tabulas ziņā, bet tāpatās... Gan Saunis Vilcons, gan Meinards spēlēja. Jā, arī libero spēlētājs. Jā, kurš ļoti labi uzsarvēja pa mums. Bet tad bija tāda spēle, kas vislielākais respekts par džekiem, tad bija izbraukuma spēle Jēkabpilī, kur nestoties veselības problēmām un tā tālāk, ka principā dienu pirms spēles nezinājām, vai vispār varēsim aizbraukt. Jo bija sastāv problēmas, beigās aizbraucām un uzvarējām. Līdz man viņš šādā ziņā nenonāca par laimi. Bet arī, jā, šajā brīdī pārgājām tādu instantu schēmu, kad nolēmām jau spēlēt bez libero spēlētāja. Jāpiemina arī, ko aizmiršām pieminēt, tā ir spēle Jelgavā, atbildes spēle pret Jelgavas Bieleri, kas bija varbūt tāda, kā teikt, vissliktākā snieguma ziņā mums spēle. Principā 2 setus mēs vienkārši atdevām, un tad, kad jau 3. setā bijām 24-20 iedzinājos, tad sapratām, ka kaut kas varbūt jāsāk spēlēt bišķiņ. Un tad, kā panācām izlīdzinājumu, bija pat iespēja pacēlām defu un bija iespēja uzvarēt 3. setu, un es domāju, tajā brīdī mēs būtu apgriezuši to spēli mums par labu. Bet, jā, tad, tiemžēl to neizmantojām, un šis bija tāds, varbūt, lielākais trieciens tajā brīdī, kad likās, ka, ja izcīnīt tajā spēlē 3 punktus, tad viss būtu it kā vēl salīdzinoši ok, bet nē, tad šis zaudējums, jā, bija tās lielākais trieciens, un jā, šajā brīdī treneri nolēma pāriet uz to schēmu, kad mēs spēlējam bez libero spēlētāju, jo abi libero spēlētāji mums bija diezgan gados jauni, un varbūt tā pieredze vēl nedaudz pietrūka. Bet laba pieredze, vismaz no tā, ko viņi piedzīvoja šajā sezonā. Bet, jā, un tad, jā, šajā brīdī pārgājām tādu interesantāku schēmu, kas varbūt man likās tāds varbūt nedaudz neprofesionāli, jo, it kā mēs spēlējam nacionālā līgā, it kā, tā komandas nedara, bet, tajā brīdī tas bija tāds labākais risinājums, un, jārespektē arī treneriem, ka viņi uzņēmās to risku, kad, jo, jā, un arī respektē noteikti pirmā tēma uzbrucējiem, kas spēja aizpildīt, noteikti arī pusīniem, kas spēja aizpildīt pirmā tempa vietu, un arī, jā pirmā tempa uzbrucējiem. Visiem, ja godīgi, liels respekts par šo sezonu. Tad pēdējā spēle bija pret VKP Jūra MSG.
Jā, šajā brīdī jau bija viss skaidrs, zināms, kad Ja mēs 8. uzvaram- mēs palikt vairs nevaram fiziski. Ja mēs uzvaram, mēs esam Kad mums 7. derēja kādu uzvaru arī 5 setos, tad mēs palikam 7. Un tā noteikti nevar teikt, bet tajā brīdī kā šķietami, kad mums būtu tāds ļoti parocīgs pretinieks vecumnieki, kuriem, kā mēs zinām, tad arī sastāv problēmas, un Aivim Āboliņam, viņu līderim, plecu problēmas, un viņš arī nepiedalījās pēdējās 2 regulārās sezonas spēlēs. Un tam mums šķiet, jā, ka tas būtu tāds, ja mēs uzvaram šo, tad mēs dabūjam it kā labu pretinieku. Ideāls pavērsiens sezonā. Jā, jo tomēr Daugavpils un tāpat ir TU, kas bija 3. vietā. Jā. Tu, nu, Nē, Jēkabpils bija 3. Nu jā, tad Jēkabpils, kā zinām, tad var piesaistīt vairākus spēlētājus no Baltijas līgas, un arī viņam labi jaunie vairāk izlases spēlētāji, un Daugavpils, jā, tur jau, kā mēs iepriekš minējām, tad izmanto vairākus Baltijas līgas spēlētājus, un tad šis nebūtu noteikti parocīgs duels mums. Un tad jā, kā tajā brīdī šķita, kad viss ir kā kārtībā, kad jāizcīna vienu uzvaru, bet no otras puses arī šķita, ka, nu, kā tā, ka mēs atstājām visu sezonas beigām, un tad visus tos pēdējos sezonas spēli, bet, nu, šķita, kad varam izcīnīt uzvaru šajā spēlē, un jo arī iepriekšējais duels bija ļoti līdzīgs. Jā, bet, nu, šoreiz es teiktu, ka ļoti līdzīgā cīņā. 0-3 gan nepasaka neko pa līdzīgu cīņu, bet pa setēm ļoti līdzīgā cīņā zaudējums. Pirmajā setā gan jāsaka, ka mēs baigi slikti iesākām. Jā, šis bija tāds karžas duels, jo varbūt sākumā, kad jutām, kad nedaudz tā spēles līd ārā no pirkstiem, tad sākām nelielām provokācijām pret pretinieku spēlētājiem, kas mums arī izdevās savā ziņā, jo viņi aizsvīlās un tiešām arī pretinieku treneris varēja just, ka viņš kļūst arvien dusmīgāks un, kad, nu jā, es domāju, tas bija ļoti pareizi no mūsu puses savā ziņā tāda sportiskā nekaunība, bet līdz ar to pretinieku kurināšanu mēs arī paši aizsvielāmies, un beigās arī otrajā setā tas par mums ļoti negatīvi atspēlējās, kad dabūjām zeltaino kartīti, un arī uz emociju pamata mums bija novietojuma kļūda, kas uzreiz deva automātisku punktu pretiniekiem. Manuprāt, rezultāts tajā brīdī bija 18 vai kaut kas tāds. Jā. Tas deva +1 viņiem. Un arī varbūt tādu nelielu, kad varbūt tiesneši, nu, man bija tāds sajūta, kad tieši mēs iepriekšējā epizodē runājām, ka varbūt par to tīklu, ka var pieskarties apakšējai trosei. Šajā spēlē tas mums ļoti negatīvi atspēlējās, jo galotnē otrajā setā tieši Nu, daudz tīklu bija kopumā. Ir daudz tīklu, un pat brīžiem jāšķiet, ka tas ritms spēlē tiek raustīts, un kas arī mums negatīvi ietekmēja. Un, jā, principā 2 reizes setbumbā, kur jau pretinieki veic kļūdainu darbību, mēs ielīdām tīklā. Un arī otrajā setā pie setbumbas bija iespēja pabeigt setu un sazina, kā tā spēle būtu beigusies. Bet, nu, varbūt neizmantojām to, un trešajā setā diezgan likumsakarīgi. Tāda pozitīvā ziņa varbūt, kad no skatītāju rindām dzirdējām, ka šis esot bijis kvalitatīvākais sets, ko viņi esat vērojuši savā dzīvē, un man arī tā šķiet tāds ļoti saspringts un interesants. Jā, varbūt vienīgais mīnus, jā, ka tās tīkla kļūdas, kas paraustīja spēles ritmu. Beigās rezultāts otrajā setā 3-4-32. Iespējams šīs sezonas rekords, bet nav pārbaudīta informācija. Jā, uz nākamā epizodu pārbaudīsim. Varbūt, es nedomāju, šīs sezonas rekords noteikti, varbūt arī kāds no kādā top 10 varētu ievēlēties arī vispār Nacionālās līgas vēsturē. Jā, tad šajā brīdī jau tās situācija bija pavisam bēdīga, un kā pirms spēles tā pajokojoties ar pretinieku spēlētājiem runājam, ka varētu sarunāt, ka mēs uzvaram 3-2, jo tas ir kā derēja abām komandām. Bet Jelgavai iet play-off secēm. Bet, protams, ar spēju sarunāšanu mēs nedarbojamies, un beigās, jā, arī kā, trešo setu arī labi iesākām, bet kaut kur jau zemapziņā bija. Sēdēja tas, kad tiemžēl mums viss ir beidzies, un beigās kā cīnījāmies, un kaut kā dabūja to pārsvaru, un arī īstenībā uzvaru. Diemžēl tās arī mums bija sezonas beigas. Bet, komanda. Jā, galvenais tas, kas varbūt ir pietrūcis arī citām Latvijas komandām, tā ilglaicība. Noteikti tos mums galvenais saglabāt. Un, noteikti ir ko mainīt. Visticamāk, principā, pēc 99% nākamgad es nebūšu komandas rindās. Diemžēl. Došos studijās ārzemēs, bet, jā, noteikti novēlu čaļiem veiksmi. Un varbūt uzlabot tās lietas, ko mēs redzējām, ka šodien pietrūka, tas treniņa apmeklējums. Un varbūt arī tas, kad, jā, kā mums bija 2 treneri, viens treneris vairāk pievēršās mūsu treniņu procesam, otrs treneris bija tieši vairāk uz spēlēm, bet ka varbūt vajadzētu to, ka viens cilvēks dara šīs abas funkcijas, jo, manuprāt, ja tu neredz, kā cilvēks izstās treniņos, tad tev grūti uzreiz to pārlikt uz spēles tiem elementiem. Un to mēs noteikti
Un tas, ko tu redz, Off-seasonā. jā, tas darbs treneru korpusam un arī tev, Tom, kā komandas menedžerim. Oficiāli vai neoficiāli, kā tad izskaidrs? Tas kā statistikas / menedžers, jā. Nu, statistikas pamatā, jā. Jā, noteikti spēlētājs selekcija dzirdēts, ka sāks daudz agrāk, un it kā jau sastāvs bija ļoti interesants, bet saprotam, ka nevar savākt čaļus tur katru no savas malas, tur jaunos, un katrs ar to savu backgroundu, ka tomēr citās komandās jau Džeks spēlēja jau vairākus gadus, un tā saspēlētība ir jūtama, ko es arī pagājuši jūtu vecumnieku komandā, kad it kā es ielicu jaunā komandā, bet tur jau var just, ka čaļiem ir tā saiknīt savā starpā, un kad tas ir parāds laukumos, un tieši tajos izšķirošajos brīdos, kas mums varbūt pietrūk šajā sezonā. Jo it kā visus garos setus uzvarējām, bet tieši sezonas pēdējā spēlē, kad varbūt tur pa tiem nerviem nospēlējā, tad mēs spējām pielikt to galvārdu īstenīt uzvaru. Tā kā jā, tad noteikti sekojam līdz arī tālākiem playoff cīņām, kas sāks jau šajā nedēļas nogalē, un pēc tam turpinās arī nākamdēļ, un šogad, jā, tāda varbūt interesantāka sistēma nekā citus gadus, tad nav vairs pēc Final Four formāta, bet gan pēc mājas un atbildes spēju principu. Līdz 2 uzvarām. Jā, kur ir 4. fināla pusfināla, bet gan fināla par 1. un 3. vietu notiks viena spēļu formātā, kā superfināla, kad būs tāda fināla diena, un arī gan jau kā ierasti jau cits gads būs vērojams arī Best for Sport vai kādā citā televīzijas kanālā. Par to informāciju sekos noteikti. Jā, noteikti. Iepriekš bija tas 2 gadus pēc kārtas gos piedalīties šajā, 2 gadus apakaļ, diemžēl dēļ Covid slimošanas nepiedalījos, bet pagājušajā bija ļoti labs pasākums Jūrmalā. Un bija forši uzspēlēt, un kā tajā brīdī, kad iepriekš 2 gadus izcīnīja 4. vietu, jau likās tāds galīgi tāda bēdīga situācija, ka, kā jau saka, 4. vieta vissliktākā, ko var izcīnīt sportā, 4. un 2. vieta. Bet, šogad pēc netikšanas pat plēfā, tas sāp ir daudz dziļāk, un nākamajā tev būs jauns iespējas citur. Jā, un tad, jā. Paldies, ka klausēties šo 2. epizodu. Un tiekamies tad uz Baltijas līgas Final Four preview. Jā, Spotifyā parasti tur ir tas jautājums, kāds bija jūsu domas par epizodu, un pieliksim klāt, kāds jūs varbūt, cik ilgi jūs vēlētos epizodes, jo arī šajā epizodē mums tuvu 50 minūtēm, pagājušajā epizodē bija nedaudz pāri. Mums varbūt tas šķiet nedaudz pa garu, bet... Atsauksmes bija dalīts, teiksim tā. Jā, bija arī, kas teica, ka pilnīgi ok, un tas viņam netraucē, bet jā, tas varbūt vēl tas elements, kur mēs meklējam sevi, un tas formāts vai pusstundu vai stundu vai kāds cits kaut kas, jā, vai vienkārši freestylā, kā runājam, tā runājam. Tad jā, tad paldies klausēties, un tad tiekamies nākamreiz. Tā.